Čau! Tev ir piešķirts jaudīgs mākslīgā intelekta auto, bet ne līdz galam zini, kā ar to braukt. Vai arī gluži otrādi. Es mēģināju ar to braukt, un es sapratu, ka šis jau galīgi nevelk, tāpēc es labāk iztieku ar savām licencēm vai turpinu braukt ar boltiņu. Kad noskatīsies šo video, garantēju, ka oranžā josta Copilotā tev būs. Tāpat arī būs lielāka sapratne par to, ko var izdarīt ar Copilot un ko īsti nevar izdarīt. Šis ir Copilot steidzīgajiem. Tas nozīmē, ka, ja vēlaties paskatīties daudz sīkāk, kā tas viss darbojās, tad ir jāmeklē citi video. Tātad, kāpēc tev vispār ir vērts skatīties un klausīties šo te video? Tātad, tas, ko tu noteikti uzzināsi, ir, kā uztaisīt savu Copilot aģentu, ja vēl tādu neesi veidojis. Kā mēs zinām, tad citi tos sauc par džemiem vai par GPT. Tad mēs arī noskaidrosim, kur Copilot ir pieejams, ja drīzāk, kur kur viņš tik nav pieejams. Tāpatās mēs paskatīsimies, kā tad īsti ir ar datu konfidencialitāti, cik daudz var uzticēties Copilotam un kurās versijās varbūt tās to nevajadzētu darīt. Tāpat interesants jautājums, ar ko bieži nāk saskarties, ka cilvēki saka, ka Copilot jau tāds mazliet dumjāks nekā tie citi rīki, tāpēc es tā kā labāk no viņa turos pa gabalu. Un visbeidzot, mēs noteikti paskatīsimies, kā minimums 5 dažādus use cases, kā Copilot var atvieglot tavu ikdienu. Ir būtiski saprast, ka šis Copilot būs par Copilot chat versiju. Tad, ja vēlies Copilot 365, ja pilno tā kā licence, tad tur jāmeklē būs cits video jāskatās, ko tik nevar paveikt ar to. Tad, kā jau es teicu, Copilot steidzīgajiem, tad vērsim pie ragiem. Sāksim ar to, ka es palūkšu, lai tu mēģini līdzdarboties un atver šobrīd esošo saiti. Tātad varam vaļā. Tātad visi šie video ir veidot uz how-to bāzes. Tas nozīmē, ka varēs mierīgi izsekot līdzi, paskatīties, saprast, kā tas darbojās un līdzdarboties tajā visā pasākumā. Tātad šobrīd atveram šo te sadaļu M365 Cloud Microsoft Chat, un tam visam vajadzētu izskatīties apmēram šādi. Kā pirmo uzdevumu, kas ir diezgan bieži arī nepieciešams pašam ikdienā strādājot, ir saprast, ka cilvēks strādā ar dažādiem failiem, šajā gadījumā ar Word failiem, un kāds ir aizmirsis vai tiešām atslēdzis šo te track changes funkciju. Skaidra lieta, ka var paskatīties un uzreiz noskaidrot, kas tad šajā failā ir kopējs un kas ir atšķirīgs, bet mēs varam izmantot arī Copilot, lai to visu noskaidrotu. Tas, ko es darīšu, es paņemšu 2 iepriekš sagatavotus failus un iemetīšu Copilot logā. Tāpatās man ir sagatavots pavisam vienkāršs prompts, ko es arī iekopēšu šeit laukā un mēģināšu attiecīgi noskaidrot, kādas tad ir šīs te atšķirības logā. Kā var redzēt, tad salīdzina abus failus un sniedz tikai atšķirības, nekad neraksta viss sakrīt, nav atšķirību un tam līdzīgi. Kā tikt pie šāda vai līdzīga prompta, par to mēs parunāsim mazliet vēlāk. Tātad skatāmies un mēģinam palaist. Šobrīd izskatās, ka šie te faili vēl ielādējās. Faili ir ielādējušies, un tad palaižam šo te darbībā. Kamēr mēs skatāmies, kādas ir šīs te atšķirības, tad te jau uzreiz diezgan ātri tika atrisināts šis jautājums. Tātad te ir daudz par formatējumu un tās svarīgākās lietas. Tātad es patiesībā speciāli tajā vienā no failiem, kas ir fails B, biju iekļāvis 4 dažādas lietas, kas ir maksimums 300 vārdu, var rakstīt jebkurā no Eiropas Savienības oficiālām valodām. Un šīs te kļūdas vai šīs te atšķirības patiesībā ļoti precīzi arī Copilots spēja noteikt. Tāpēc nākošajā reizē, kad pieņemsim tev kolēģis atkal atsūta ento faila versiju un tev vispār nav nekāda sajēga, kāda ir atšķirība no tā, ko viņš tev iepriekš ir sūtījis, mans ierosinājums ir, nevajag minēt, nevajag zīlēt, vienkārši iemet iekšā šajā Copilotā un palūdz, lai tev sistēma pasaka priekšā, kas tad ir atšķirīgs un kas nav.
Tas ir viens no use case'iem. Ja mēs dodamies tālāk, tad mēs varam paskatīties arī, ko tik vēl citu nevar sadarīt ar Copilot. Mans ierosinājums, tāpat kā arī to ierosina daudz citu speciālistu, ir katreiz, kad tu uzsāc darboties ar jebkuru mākslīgā intelekta risinājumu, nav atkarīgs, nav starpības, vai tas ir Copilots vai cita sistēma. Ieteicams ir sākt jaunu tērzēšanu. Un tas ir būtiski, jo tādējādi tu sāc ar šo te, nu, tā kā tīro konteksta logu, kur sistēma neņem vērā vairs to, ko tu iepriekš esi rakstījis, jo pretējā gadījumā tās atbildes var veidoties, nu, mazliet, nu, ne to, ko tu konkrēti sagaidi. Tad es esmu sagatavojis tādu vienkāršu bildi, tūlītās paskatīsimies, kāda viņa ir. Tātad šajā bildē ir atspoguļots studējošo skaits izglītības tā kā, tematiskajās grupās, un tas, ko es sākumā paprasīšu, ir, vai sistēma spēja atrast man avotu šim te attēlam. Tātad skatāmies, kas no tā sanāks. Tad labi meklēšu studējošo skaits izglītības tematiskajās grupās, dzimumu grafiks StatGov.lv. Šī diagramma nāk no oficiālā statistikas portāla StatGov.lv, tūlītās mēs arī paskatīsimies, bet šāds apmēram izskatās šīs te fails. Tātad, kā var redzēt, tur kopskaitā ir apmēram 75,000 studentu. Nu, un paskatīsimies, ko tad man sistēma spēja atrast, un vai tiešām tas tā arī ir. Tātad StatGov, jā, izskatās, ka tā bilde tiešām ir no šejienes, un tā tas patiesībā arī varēja būt. Šeit gan ir forši, ka sistēma spēja to atrast, un tas ir tikai viens no tādiem use case'iem, bet nevienmēr būs, ka sistēma tikai balstoties uz jebkādu bildi spējas noteikt, kur tad, no kurienes tad šis te fails vai rezultāts ir nācis. Tas, ko mēs vēl varam darīt, balstoties uz šo te diagrammu vai jebkāda cita veida materiālu, ko mēs esam iegūši no kaut kurienes, mēs varam vienkārši pavaicāt, kādas tendences var tātad šajā kādas tendences saskati šajā attēlā. Tātad skatāmies, un ko tad sistēma spēja mums uzģenerēt. Tad kādas tad ir šīs te galvenās tendences? Tātad sieviešu pārsvars vairākumā studiju jomu. Tātad, kā var redzēt, tad sievietes vairāk studē veselības aprūpu, sociālās zinātnes, izglītību, un vīriešu pārsvars tehniskajās un IT jomās. Tātad, nu, kopējais modelis, tradicionāla profesija izvēles diferenciācija, un šis atkal, tas nav par to, ka tas strādā tikai šo konkrēto grafiku, var mierīgi kopēt iekšā savus materiālus un skatīties, kā sistēma uz to, nu, reaģē un ko viņi var tā kā pateikt priekšām. Tas, ko vēl ir svarīgi saprast, kad mēs darbojamies ar Copilot, sistēma ļoti bieži cenšas meklēt avotus, un tas nevienmēr ir raksturīgi citiem mākslīgā intelekta risinājumiem, un tas ir ļoti būtiski, jo īpaši, kad mēs nu, vēlamies ar datiem strādāt tiešām formāli. Pavaicāsim tātad, kādas tendences ir Somijā. Un sapratīsim, vai sistēma spēja uztvert kontekstu, kad es vaicāju. Tad meklēšu Somijas augstākās izglītības, tā kā arī Somijas izglītības dzimuma tendences. Tātad, kā var redzēt, es pat nenorādīju, ko tad man īsti Somijā vajag meklēt, bet sistēma balstoties uz to, ka es par šo te izglītību runāju, nu, mēģinu piemeklēt šīs te tendences, kādas ir Somijā. Un tad sievietes pārsvarā biežāk nonāk augstākajā izglītībā, tātad sievietes dominē gan vispārējā izglītībā, gan profesionālajā. Nu, tātad, un arī šeit ir vērojama tā kā dzimuma segregācija pēc studiju lomām. Tātad tas ir kārtējais use case, kā mēs varam tā kā izmantot Copilot. Vēl viens, protams, tipisks use case, bet šoreiz parādīšu mazliet citādākā kontekstā ir, ka mēs varētu mēģināt attiecīgi pārtulkot bildi. Tātad attiecīgi palūksim iztulkot šo latviski.
Tātad latviski, un skatāmies, kas no tā sanāks. Tātad šis attēls pēc būtības ir Microsoft sistēmas, nu vai Microsoft ideja par to, kādām vajadzētu izskatīties labām aģentu instrukcijām, un pastīsimies, ko no tā mums iedos sistēma. Tad attiecīgi, labi strukturēta aģenta norādījumi, tad ir svarīgs mērķis, vadlīnijas, ir jādefinē arī, kāds ir prasmes šim konkrētajam aģentam. Ja es ticu, ka katrs no jums jau ir dzirdējis, ka var izmantot mākslīgo intelektu, lai ātrā veidā iegūtu saturu vajadzīgajā valodā, tad šeit zem attiecīgi opcijas izveidot patiesībā var mēģināt ne tikai tulkot tekstuālā veidā, bet varam arī uzreiz paskatīsimies bibliotēkā. Tad bibliotēkā jau ir iepriekš manis veidotie attēli, un kā var redzēt, tad es iepriekš arī mēģināju iztulkot šo te kā attēlu. Tātad skatāmies, kaut ko sistēma man tur mēģina spuroties pretī, atveram vaļā. Negribu īsti laikam vērt vaļā, bet idejiski jūs varat redzēt zem bibliotēkas, zem attēliem visu to, ko iepriekš esat veidojuši, un šeit attiecīgi ir iespēja redzēt šo te pašu bildi jau iztulkotu latviešu valodā. Nākošais interesantais use case, kā mēs vēl varam lietot mākslīgo intelektu, ir, kad mums vajag kaut ko patiesībā vienkāršot. Paņemšu, es atvēršu vaļā šo te likumu LV, kas ir Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgums par vadītāju apliecību atzīšanu un apmaiņu. Un tas, ko es mēģināšu izdarīt, ir patiesībā uztaisīt to vienkāršotā valodā. Tad es nokopēju šo te visu tekstu, tas nav tik būtiski viss vai nē, bet tīri, lai idejiski saprastu, kā tas viss darbojās. Es atnāku atkal uz šejieni un attiecīgi palūdzu, lai sistēma man uzraksti vienkāršotā valodā. Tad tas ir par to, ka mēs varam padarīt mūsu veidotos dokumentus, lietotāju instrukcijas un, principā visu, ko mēs ikdienā uzņēmumā veidojam, daudz saprotamāku. Tātad, un jo īpaši, kad mēs runājam par kaut kādiem likumiem, patiesībā šis pat nav sarežģīts tā kā līgums, bet, kā sacīt, cilvēki ir ar dažādu uztveri un dažreiz ir tiešām labāk pateikt ļoti vienkāršotā valodā, nevis mēģināt to visu padarīt tādu, kāda ir šī te juridiskā valoda. Tad iedavām tādu milzīgu palagu, un tad zemāk ir īsi un vienkārši skaidrojums par visu līgumu. Saturs ir pārveidots saprotamā ikdienas valodā, nezaudējot nozīmi. Tātad svarīgākie jēdzieni, tad kas ir vadītāja apliecība, kas ir derīga vadītāja apliecība. Un attiecīgi tātad idejiski tas galvenais ir, ka Latvija un Moldova pieņem vienu otru izdotās vadītāja apliecības, ja persona dzīvo otras valsts teritorijā un vēlas apliecību apmainīt. Tad iepriekš bija ļoti daudz, un šeit ir tādā pavisam vienkāršotā valodā, ko tad mēs īsti esam panākuši vai vienojušies. Nākošā lieta, ko es vēlētos jums parādīt, jo tas ir Copilot steidzīgajiem, ir, ka ir vesela sekcija izveidot. Tātad šajā sekcijā var izveidot attēlus, var izveidot videoklipus. Jāatzīst, ka videoklipu kvalitāte šobrīd vēl ir tāda diezgan čābīga, bet es ticu, ka Microsoft turpinās strādāt pie šī visa. Bet interesanti ir tieši un ļoti operatīvi var izveidot šīs te veidlapas. Un arī šeit es esmu sagatavojis promptu. Idejiski es vēlos izveidot darbinieku apmierinātības anketu visam uzņēmumam ar vairāk kā 3 jautājumiem. Tajā jāiekļauj 2 strukturētas, piemēram, skalas vai izvēles jautājumus, tad viena atvērtā tipa jautājumu. Tātad atkal tikai ar šī viena prompta palīdzību es mēģinu veidot šo te veidlapu. Tad skatāmies, kas notiek, tad sistēma ģenerē jautājumus un atbildes, un tātad paskatīsimies, kas mums no tā visa sanāks. Kamēr mēs gaidām šo te rezultātu, tad varbūt tās ir svarīgi pieminēt,
kāpēc vispār ir vērts ieklausīties tajā, ko dara Microsoft. Jo tāpēc, ka Microsoftam principā ir milzīga ekosistēma. Šobrīd Microsoftam ir vairāk nekā 450 miljonu aktīvo biznesa klientu, un ja mēs salīdzinām ar to pašu OpenAI, kura modeļus, starp citu, izmanto arī Microsoft, tas ir tiem, kuri domā, ka Microsoft ir kaut kādā mērā, varbūt sliktāks par OpenAI. Viņiem šo te biznesa klientu ir daudz, daudz mazāk, kas ir vidēji ap 1 miljonu maksas klientu. Viņiem ir tā kā biznesa maksas klienti. Tātad šī te apmierinātības anketa ir gatava. Kā var redzēt, tad ir šie te 3 jautājumi, kā jūs vērtējat kopēju apmierinātību ar darbu vidu uzņēmumā, kā jūs vērtējat uzņēmuma komunikācijas starp departamentiem, un tad arī bija viens šīs te atvērtā tipa jautājums. Tad, ja es vēlos šo te visu vēl papildināt, es, protams, dodos uz līdzekli tā kā Forms, atverās šī te programma, un te var, protams, veidot daudz dažādus stilus, var pielāgot tas, kas tā kā liekas interesantāk, aizstošāk, un tas, kas ir ļoti pavisam tā kā viegli paveicams, ir šī te atbilžu apkopošana. Tad, ja es vēlos šo te anketu nosūtīt saviem uzņēmuma darbiniekiem, tad es attiecīgi varu viņiem sūtīt gan kā QR kodu, gan kā embedded attiecīgi šo te skriptu, un attiecīgi es varu sūtīt arī viņiem kā saiti. Var, protams, arī definēt, kas konkrēti varu šo te visu atbildēt, un, protams, ja es vēlos, tad es to visu varu arī papildināt. Tā kā, ja es ticu, ka lielākā daļa no jums jau ir uztaisījuši nevienu savējo bildi un tam līdzīgi, tātad šajā sekcijā izveidot ir daudz citas lietas, kas patiesībā ir pieejamas ar šo te Copilot chat licenci. Tostarp, piemēram, arī zīmola veidnes, jeb brandkit vai brandbook, ko arī var izveidot uzņēmuma vai organizācijas ietvaros. Tātad tas ir principā par to, tā pavisam īsi, ko mēs varam šeit izdarīt. Copilot kā tāds ir pieejams arī bez maksas, pat tad, ja jums nav Microsoft licences, vai jūs, principā nemaksājat par Microsoft produktiem, un par to gan es sīkāk nestāstīšu šajā video, bet tas ir tā, kā apmēram tas viss izskatās. Tātad ir šis te bezmaksas plāns, ir daudz dažādas opcijas arī, ka var cilvēki ģenerēt kaut kādu veidu attēlus, var taisīt šo te padziļināto izpēti, kur var veikt kaut kādu veidu pētījumus par dažādām tēmām, un tad ir iespēja arī saslēgt pat to ar savējo Google kalendāru, Gmailu, un, protams, darīt vēl citas lietas, kā apgūt dažādu veidu priekšmetus. Tas ir tajā bezmaksas versijā. Tātad viena lieta ir lietot Copilot iekš šīs te chat opcijas, bet tas nevienmēr līdz galam ir ērti, bet ir viena ļoti laba ziņa, ja esi Microsoft 365 produktu lietotājs un strādā valsts vai pašvaldību iestādē vai arī kādā vidējā vai lielā uzņēmumā un ikdienā lieto arī Teams aplikāciju, tad pastāv ļoti, ļoti liela varbūtība, ka Copilot ir pieejams arī Teams vidē. Tas, ko man gan nākas bieži redzēt, kad cilvēki padalās ar to, kā viņi ikdienā lieto Copilot, ja vispār viņi tam ir devuši pirmo vai jau otro iespēju, ir, ka šis Copilot ir pieejams kaut kur zem tērzēšanas, un tad viņš tur kaut kā tā parādās. Bet tu noteikti vari to visu padarīt daudz efektīvāk, tad tu vari uzklikšķināt uz šim te 3 bumbiņām, ievadīt šo te Copilot, un skatīties, vai tev ir iespēja viņu pievienot savam Teams rīkam. Tad uzklikšķini attiecīgi pievienot, un attiecīgi sistēmai, jeb Copilot būtu jāparādās arī šeit. Kā vari redzēt, tad līdz ar to parādījās arī visas mūsu iepriekšējās sarunas. Un tas ir tas skaistums tajā, ka tu lieto Copilot rīku, ka visas tās sarunas, kuras ir redzamas šeit, vai tās ir redzamas, piemēram, arī šeit rīkā,
viņas būs attiecīgi pieejams šajā brīdī. Es tur neesmu ilgojies, bet tas nav tik būtiski. Tātad to, ko mēs vēl varam izdarīt, lai šis te Copilot nepazūd, mums vajadzētu attiecīgi piespraust šo te programmiņu. Tātad vēl mēs no šejienes varam veidot aģentus, mēs tāpat tās varam arī pārlūkot aģentus. Un tajā brīdī, kad mēs izveidotu aģentu, tad tas aģents parādītos gan šeit, gan arī tajā iepriekšējā vidē, kur mēs darbojāmies, vai otrādi izveidojot to šajā te chat logā, tas parādītos arī šeit. Tad tas, kas ir jādara, attiecīgi klikšķinam uz šo te jauno aģentu, un ir divas opcijas, kā tiek veidot aģenti Microsoft vidē. Tātad ir caur šo te describe vai configure, un kad es saku divi, tad mēs runājam par deklaratīviem aģentiem, jo ir arī custom aģenti, un custom aģenti veidojas Copilot studijā, tas jau ir pavisam cits produkts, un par to varētu sīkāk izstāstīt citā video. Tas, ko es iesaku, ir izmantot opciju describe, nevis configure, lai gan caur configure arī var izveidot ļoti jaudīgus risinājumus. Tātad describe logā es iekopēšu pavisam vienkāršu jau sagatavot ideju, par ko es gatavošu savu aģentu, bet kas attiecās uz tevi, mans dargais klausītāji, tad attiecīgi padomā, kas tev ikdienā visvairāk, aizņem laiku, nomoka. Varbūt tās ir atbildēšanas uz kolēģi ēpastiem, klienta ēpastiem. Varbūt tie ir kaut kādi sūdzība apstrādes no klientiem un kas tik vēl ne. Tajā brīdī, kad veidosim aģentu, es arī pastāstīšu, kādas ir limitācijas, ja mēs izmantojam šo te nepilno Copilot versiju, bet neskatoties uz to, tāpat pastāv iespēja uztaisīt pietiekami labu aģentu, lai ar to varētu optimizēt savu ikdienas darba laiku un kļūt efektīvākam. Tad iekopējam šo te ideju, ko mums vajag, tālāk mēs attiecīgi klikšķinām turpināt, un tad pamazām top šīs te aģents. Tātad, kamēr sistēma domā, tātad skatāmies, kā tas viss notiekās. Tātad šeit, tajā brīdī, kad aģents būs tapis, mēs varēsim pārbaudīt, kā tas darbojas. Kā var redzēt, tad ir aģents miljons sveces. Mēs viņu arī varēsim pārsaukt tajā brīdī, kad tas būs tapis vai zem sadaļas configure. Un šeit ir sagatavoti šie te pamatprompti, ja pamat uzvednes, kuras, attiecīgi var palīdzēt kaut kādā situācijā. Tātad, kad esam izveidojuši šo te pamatbāzi aģentam, tad mēs dodamies uz sadaļu configure, un šeit mēs varam izdarīt vairākas lietas. Viens ir nomainīt šo te vizuālo identitāti. Mēs varam attiecīgi paņemt jebko, kas jau ir no šīm te ikonām gatavs. Mēs varam augšuplādēt arī savējo materiālu, vai mēs varam vienkārši klikšķināt generate, un sistēma attiecīgi uzģenerēs šo te bildi. Tātad mēs varam attiecīgi šeit pārsaukt, tātad, lai būtu vienkārši miljons sveces, un attiecīgi šeit ir šīs te instrukciju loks. Šīs te instrukcijas mēs varam pamainīt, un tas ir patiesībā tas, ko es ieteiktu. Citā video es sīkāk izskaidroju, kā top vai kā vajadzētu veidot aģentus, lai viņi būtu vēl jaudīgāki un labāk darbotos, jo šīs instrukcijas ir diezgan īsas, bet kopumā mēs varam pievienot līdz pat 8000 zīmēm šīs te instrukcijas, kas dod tādu diezgan pamatīgu bāzi, lai tas aģents darbotos tieši tādā veidā, kā vajadzētu. Tātad tas, kas ir būtiski, kāda ir atšķirības starp šo te limitēto Copilot chat versiju un šo te pilno versiju, ir, ka mēs varam izmantot tikai un vienīgi webiskās adreses. Mēs nevaram izmantot resursus, kas ir jūsu SharePoint dokumenti vai, pieņemsim, cita veida augšuplādēti materiāli. Tas ir liels limitējošs faktors, bet neskatoties uz to, ja gadījumā uzņēmumā nav ideja iegādāties šīs te pilnās licences, jūs varat izspēlēt dažādas scenārijas, ka, pieņemsim, ja tas ir par biežāk uzdotajiem jautājumiem, jūs principā varat augšuplādēt arī šo te saiti līdz otrajai pakāpei. Ja, pieņemsim, šeit ir miljons sveču /
tur būtu biežāk uzdotie jautājumi, un tur būtu vēl nākošais apakš līmenis, tad sistēma, ja Microsoft spēja nolasīt pirmos 2 līmeņus, tālāk attiecīgi nevar pievienot 3. Līmeņa adresi. Un mēs varam arī izdomāt, uz ko mēs vēlamies atsaukties. Vai mēs gribam, lai sistēma meklē, jeb Copilot aģents meklē atbildes visā webā, vai attiecīgi mēs balstāmies tikai uz šiem te konkrēti definētajiem resursiem. Es varu šajā gadījumā ieklišķināt, ka es gribu, lai šīs te atbildes balstās tikai un vienīgi uz šiem te web resursiem. Tas, ko mēs vēl varam izdarīt, mēs varam pievienot iespēju, ka aģents var veidot arī šos te failus vai var veidot šīs te bildes. Nu, un šie ir tie ieteicamie vai ieteiktie prompti, ko sistēma automātiski iedeva, bet mēs viņus varam mierīgi dzēst, papildināt, līdz 6 gabaliem var šie te prompti, jeb uzvednes tikt papildināti. Un tad attiecīgi mēs varam arī notestēt šo te aģentu. Man ir sagatavots arī tāds jautājums, 5 jautājumi patiesībā, kas ir tādi arī iepriekš ar mākslīgo intelektu uzģenerēti par un ap šo te miljonu sveču produktiem. Un paskatīsimies, kā aģents spēja atbildēt uz šiem te jautājumiem. Tātad skatāmies šobrīd no piemēra, ar kuriem varētu iegūt OK. Tātad skatāmies, kura mērķis ir radīt kvalitīvas OK, sveču sastādāšanu un to izcelsmi. Tas bija mans pirmais jautājums. Nu, un attiecīgi tātad sistēma tā kā atbild uz šiem te visiem jautājumiem. Un ja man kāda no šīm te atbildēm liekas, ka varbūt tās nenostrādā, es varu attiecīgi mēģināt slīpēt un papildināt šīs te aģenta instrukcijas. Nu, un kopumā pēc tam mēs vienkārši spiežam create, un attiecīgi šis te aģents tiek izveidots. Tātad tas ir tas veids, kā mēs ļoti ērtā veidā varam sagatavot aģentu, kas ir arī ļoti forši. Šo aģentu var izveidot, bet šo aģentu var arī padalīties. Tātad, ja jūs esat izveidojuši šo te deklaratīvo aģentu un jūs vēlaties padalīties ar kādu no kolēģiem, tad jūs varat definēt, kam tieši būs piekļuve šim te aģentam. Šajā gadījumā es ar to nedalīšos, un tas paliks tā kā vienkārši pie manis. Tad tas ir par aģentiem. Tas, ko vēl es vēlējos pastāstīt šajā Copilot steidzīgajiem pasākumā, jeb video, tātad es zinu, ka datu drošība ir tiešām fundamentāls un svarīgs jautājums. Tāpatās pēdējo gadu laikā mēs aizvien biežāk un biežāk runājam par šo te datu suverenitāti, par mākslīgā intelekta suverenitāti un tā tālāk, un ir atsevišķas valstis, lieliski piemēri, kuri iet šajā virzienā un mēģina radīt paši savus risinājumus, bet mēs esam tur, kur mēs esam, un attiecīgi mums ir jādarbojas ar tiem rīkiem, kas mums ir doti. Tātad šeit, tajā brīdī, kad tu esi atvēris vai atvērusi šo te Copilot, un tu redzi šo te zaļo ikoniņu, tas nozīmē, ka tie dati, kurus tu iekopē šajā te risinājumā, viņi netiks izmantoti, lai trenētu cita veida modeļus vai uzlabotus modeļus. Tā kā es teiktu tā, ka patiesībā tas ir diezgan droši to visu kopēt iekšā, jo ja gadījumā tas tiešām aiziet pa pieskari, tad runa ir par kaut kādām globālām apokaliptiskām situācijām, tad es nedomāju, ka tajā brīdī var uzskatīt, ka tu kā lietotājs esi kaut kādā mērā kaut ko pārkāpis, jo ir tikt dot šī te garantija, ka šie te dati netiks izmantoti citiem nolūkiem kā tikai un vienīgi tam mērķim, kuram tu to esi paredzējis. Kas vēl ir interesanti, ko vēl var izdarīt šajā te Copilot, ir iespēja mainīt arī iestatījumus un, pieņemsim, ja gribas personalizēt to, kā Copilots tev sniedz atbildes, tad ir attiecīgi iespēja šos te pielāgotās norādījumus definēt. Ja gadījumā tu esi tāds jautrīts vai jautrīt un gribas, lai, pieņemsim, tavs Copilots vienmēr beigās raksta mans dārgais, mana dārgā, tad šī ir tā vieta, kur tu vari ielikt šīs te papildinošās instrukcijas, kādā veidā jābūt saziņai ar tevi. Tikpat labi tu vari teikt,
esi maksimāli kritisks, vienmēr pārliecinies, vienmēr analizē, uz katru no bezmaz vai teikumiem man vajag, lai ir kaut kāda atsauce un tam līdzīgi. Tātad šī ir tā vieta, kur tu to vari darīt. Un no nākošajām funkcijām, kuras arī būtu svarīgi saprast, ir attiecīgi uzvedņu galerija. Tātad, kas ir uzvedņu galerija? Tā ir Microsoft piedāvāta versija vai ideja, ko var, attiecīgi, kā cilvēks var ātrāk apgūt vai kā viņš var izmantot šo te mākslīgā intelekta superspēju daudz efektīvāk. Pieņemsim, mēs varam izmantot šīs te dažādās kategorijas, kas ir, pieņemsim, izveidot. Paņemsim izveidot, un tad attiecīgi, mēs varētu mēģināt smieklu izraisīšana. Tātad palaidīsim, iesaki 5 birojiem piemērots jokus. Un tad attiecīgi lietotājs var mierīgi skatīties šajā te uzveņu galerijā un skatīties, ko un kādā veidā var darīt, lai savu darbu padarītu vai interesantāku, vai arī attiecīgi noderīgāku. Tātad, kāpēc programmētāji nemīl dabu? Jo tur ir pārāk daudz bagu. Jā, ok, tas diezgan smieklīgi. Un tātad tas ir par uzveņu galeriju, bet tas, ko mēs vēl varam darīt, mēs varam uzveņu galerijai pievienot savējos šos te promptus vai savas uzvednes, un tas notiek pavisam vienkārši. Mēs esam palaiduši šo te promptu, un attiecīgi šeit ir opcija saglabāt uzvedni. Mēs klikšķinam uz saglabāt uzvedni, un tad attiecīgi saglabājam. Un kā mēs atpakaļ tiekam pie savām uzvednēm, tas arī ir pavisam vienkārši. Mēs aizējam uz šo te uzvedņu galeriju. Uzveņu galerijā mēs varam paskatīties šīs te mūsu uzvednes. Un ar uzvednēm patiesībā var arī dalīties. Tas nozīmē, ka mēs varam to kopīgot ar kolēģiem. Ja gadījumā mēs esam uztaisījuši kaut kādu tādu pavisam jaudīgu promptu, kas varbūt tās arī noderīgs citiem kolēģiem, mēs varam šo te nosūtīt saviem kolēģiem. Un pats beidzamais, pirms mēs beidzam šo te Copilot steidzīgajiem video uzrunu, es gribētu atgriezties pie šī te solījuma, kā taisīt šīs te uzvednes pat tad, ja tu nelīdz galam proti. Jo ir tāds SISO princips, tie, kas grib zināt, kas tas īsti ir, es iesaku pameklēt SISO, un veids, kā Microsoft palīdz tev tikt galā ar šo te uzvedņu rakstīšanu, ir tiešām labs. Tātad tas ir pieejams arī ar šo te Copilot chat licenci. Tas, kas ir jāizdara, vajag aiziet uz šiem te visiem aģentiem. Tātad aiziem uz visiem aģentiem un paskatāmies tos, ko veidoja Microsoft. Tātad tur ir workflows, kā var redzēt, tas ir Frontier, People Frontier. Tas nozīmē, ka tie nebūs pieejami ar parasto Copilot chat licenci, bet šīs te prompt coach vai writing coach, learning coach, tie visi ir pieejami ar šo te standarta Copilot chat licenci. Tas, ko mēs darām, mēs vienkārši klikšķinam uz šo te attiecīgi pogu vai izvēlni un pievienojam šo te aģentu pie savējiem aģentiem. Un tas ir veids, kā mēs tālāk varam jau to izmantot. Arī šeit mēs varam viņu piespraust, tas nozīmē, ka viņš būs augstāk un viņš nekur nepazudīs, jo, ja beigās jums ir daudz aģenti, tad var būt situācija, kad kaut kas jau pazūd un tādējādi jūs varat šos te svarīgākos atzīmēt. Un kā tas patiesībā darbojās? Tātad es atkal iekopēju, lai nav jums ilgi jāgaida, tādu pavisam basic promptu, ka es vēlos taisīt pētījumu par D vitamīnu nepietiekamību un tā sekām, tad palīdz izveidot šo te uzvedni. Tad attiecīgi Microsoft man uzdos jautājumus attiecīgi, lai šī te uzvedne taptu labāk. Kā var redzēt, tad ir daudz dažādu frameworku, kā gatavot pareizas uzvednes, bet Microsoft kontekstā viņi vienmēr runā par šo te mērķi, kontekstu, avotu un kādas ir tavas ekspektācijas. Tie ir tie 4 elementi, kas ir svarīgi, lai šo te uzvedni sagatavot pietiekami labu.
Tad, ko es vēlos izdarīt? Nu, pieņemsim, es gribu sagatavot prezentācijas saturu. Es vienkārši vai nu es varu klikšķināt šeit, sagatavot prezentācijas saturu, vai attiecīgi bieži vien es vienkārši kopiju paste, bet uzklikšķināsim uz šo. Tātad tādējādi mēs paskatām, liels kartūra mērķis ir sagatavot prezentācijas saturu, tātad kāds ir konteksts, tātad studenta auditorija vestības aprūpe, tātad kā mēs vēlos šo te visu gatavot, tātad tas ir tas konteksts. Nu, es pieņemsim teikšu, ka es vēlos to gatavot studentu auditorijai. Nu, un skatāmies, kas notiks tālāk, vēl mazlietiņās, un tātad kādi avoti jāizmanto. Es nezinu, kādi avoti. Nu, tā kā es vienkārši saku, nu, tā kā jaunākie pētījumi, izmantosim vispārīgus medicīnas avotus. Tātad skatāmies, un kāds ir tas gaids par rezultātu. Tātad es vēlos vizuāli, tātad beigās vajag slaidus PPTX. Tātad tas ir tas, ko es vēlos. Un skatāmies, kas tur sanāks. Tātad Copilot mazliet viņās domā. Un šajā brīdī vajadzētu tapt arī šai te pilnai idejai par to, kāds tas gala prompts būs. Tātad, attiecīgi var redzēt tādu sagatavo prezentācijas slaidu, saturu PowerPoint formātā par tēmu, D vitamīnas un tā tālāk. Tātad šis ir tas gala prompts, un kas ir būtiski, ka šo te promptu nevajadzētu palaist tepatās, jo tas ir prompt coach. Tas nav aģents, kurš attiecīgi, vai tā nav jaunā tērzēšana, kura tev palīdzēs uztaisīt šo te PowerPoint risinājumu. Daudz labāk ir, ja attiecīgi tas tiek kopēts un attiecīgi tad palaists jaunā tērzēšanā. Tīri idejai, lai saprastu, es biju iepriekš jau izveidojis šo te prezentāciju, ja palaidis šo te promptu, un tas bija to, ko man sistēma automātiski bija izveidojis. Nu, tas ir tas, ko sistēma spēja uzģenerēt ar vienkāršo Copilot chat licenci. Ja tiek izmantota šī te paplašinātā licence, tad, protams, rezultāts ir daudz citādāks un arī daudz citādākā veidā šī te prezentācija var tapt. Tā kā var redzēt, tās ir tās būtiskākās lietas, kas ir svarīgas, lai tu tiktu pie šīs te solītās oranžās jostas Copilot izpratnē un lietošanā. Tātad, ja tev šis likās kaut kādā mērā noderīgi, tad mēs pašā sākumā nemaz neiepazināmies. Mani sauc Artūrs, un es katru gadu jau pēdējos 14, 15 gadus taisu tādu ideju, ko es vēlos šajā konkrētajā gadā paveikt. Un es kaut kā ilgi sēdēju ap Ziemassvētkiem un domāju, ko es vēlos, un tā ideja bija, ka es vēlētos palīdzēt 10,000 cilvēku kaut kādā tiešā veidā. Un te nav stāsts par to, ka mēs visi strādājam kādā uzņēmumā, kur mēs, ražojam biezpienas ieriņus kārums, un skaidrs, ka mēs palīdzam un iepriecinam daudz tūkstošus, runāju par tiešu palīdzību. Tā kā ja gadījumā tev šī ideja arī liekas interesanta un šis tev likās noderīgi, tad es priecātos, ja tu padalītos ar kādu kolēģi vai draugu, jo tas vienkārši man palīdzētu daudz ātrāk sasniegt šo te ideju par palīdzēšanu 10,000 cilvēku. Paldies un tiekamies tad jau citos video. Čau!